Vai tu zināji, ka ir tādas gļotsēnes? Nē. Šis ir rets un patiešām nozīmīgs gadījums Latvijai. Tika atrasta un aprakstīta līdz šim nezināma gļotsēne. Jauno sugu atklāja dabas pētniece entuziaste Julita Kluša. Gļotsēnes – organismus, kas nepiedara ne pie sēnēm, ne augiem, ne dzīvniekiem. Atkarībā no attīstības stadijas tie var izskatīties kā gļotas, pelējums vai kā ļoti sīkas sēnītes. Gļotsēne izskatās pēc gļotainas masas, kas spēj lēni pārvietoties, lai meklētu barību. Jā. Tā tiešām pārvietojas un kustas, bet ļoti. Tās dzīvo mežos uz mitras augstas, koku lapām un trūdošiem celmiem. Gļotsēnes paraugi tika ievākti Ķemeru Nacionālajā parkā, un pēc starptautiskas izpētes tika atzīta par jaunu sugu un nosaukta par persiku vilkpienaini. Ja mežā pamanī gļotsēni, nofotografē un reģistrē dabasdati.lv. Bet vai tu līdz šim esi dzirdējis par gļotsēni? Raksti komentāros!